Mēs vienmēr varam runāt par liederīgumu. Liederīgums un tad skatīties uz mūsu kopējo valsti kā uz valsti, un arī, ja mēs tā pasakam par Stambulas konvenciju, ka tā aizsargā pret vardarbību, tad, ja puse no policistiem trūkst, jums nekas jums policisti aizsargā, policisti, sociālai darbinieki, izglītības līmenis, tas viss aizsargā. Un ja tur naudas nav, protams, var pēc tam organizēties un kaut ko tā cīņa ar sekām. Un par NVO, kā tagad daudzi saka, ja dabūn 40-80 tūkstoši, tas ir uzreiz cilvēks maida, 2 cilvēku gada alga, viņi kaut ko dara. Viņi kaut ko dara. Un tu, protams, kad es vienmēr uzrakstīšu tev atskaiti, ko es esmu izdarījis un ka tas ir ļoti liederīgs. Bet, ja mēs tādā ilgtermiņā pētam, tad sanāk, ka mēs neieguldam reāli tajā infrastruktūrā, bet tajā, kas fiziski valsts funkciju veids šo konkrēto. Bet mēs tā kā atbalstam alternatīvu, kas bieži vien dārgāk to pašu dara.